Labrīt, labdien, labvakar, lai kur jūs arī būtu un ko jūs tagad darīt, esat sveicināti atpakaļ podkastā Viesistaba. Ar jums neviens cits kā Rauls Gaušteins aiz mikrofona, abi brāļi, Patriks un Marks, aiz tehniskajām lietām. Paldies jums, vīri, ka mēs varam veidot šo saturu un dot tālāk klausītājiem un skatītājiem. Šodien mēs esam kādā īpašā vietā, kur mēs jau ar Viesistabu esam viesojušies, Amorāla Level aptelpās. Toreiz mēs šeit intervējām un diskusijā devāmies ar šo telpu un zīmolu īpašnieci Inesu Ozolu. Paldies, Inese, ka varam šodien būt tavās telpās, izmantot tās, lai veidotu un tālāk attīstītu mūsu saturu. Starp citu, šo te epizodu arī varat atrast mūsu arhīvā, turpat vien pie visām pārējām epizodēm. Šodien mēs šajās telpās esam satikušies ar kādu cilvēku. Braucot uz šo epizodu, es domāju, kā es varētu šo cilvēku pieteikt. Liela atbildība man pret šo cilvēku šodien, liela cieņa, un es varētu nosaukt ļoti daudz un dikti visādas dziļas, spēcīgas īpašības, kāds viņš ir, ko viņš dara, ko viņš ir darījis, ko viņš ir sasniedzis, ko viņš ir mainījis. It īpaši man, es domāju, ka arī lielai daļai Latvijas sabiedrības, jo mani fascinē šī cilvēka spriest spējas, prāta spējas, disciplīna, taisnā mugura vērtības, un izlasot viņa grāmatas arvien vairāk un vairāk pārliecinājos, ka tas ir cilvēks, kurā es saskatu ļoti daudz lietas, īpašības, kuras es gribētu iemājot, kuras es gribētu sevi attīstīt. Man šķiet, ka skaistākais un īpašākais kompliments cilvēkā var būt tāds, kad mēs uz viņu skatāmies un sakam, kad viņš ir sava veida elks un viņš ir sava veida piemērs. Laikam neturēsim sveci zem pūra un dosimies sarunā, un tas ir vīrs, tēvs, dēls, mūziķis, sportists, politiķis, ārsts un visā citā lielisks cilvēks. Eksprezidents, 7. Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers. Sveiki, Zatler kungs. Labdien! Paldies jums, kad atradāt laiku apsēsties, satikties un parunāties. Kā jūs jūties? Ļoti labi. Kā jums iet vispār? Šodien jūs man piepildījāt manu sapni bērnības, kad es dzīvoju šeit centrā, vienmēr gāju šajā ēkai garām un gribēju viņā iekļūt, un man vecāki vai vecmāmiņi vienmēr teica, tur nedrīkst iet, tā telpa ir slēgta. Man patika tā vizuālā estētika, kas tur bija no ārpuses, un redziet, tagad es esmu pensionārs, un es esmu nokļuvis šīs telpas iekšienē, to, ko es gribēju tad, kad vēl negāju skolā. Tā kā brīnumi notiek. Cik interesanti saliekās lietas, jo šī telpa lokācija nebija pati primārā un pati pirmā, ko mēs iedomājāmies, ka varētu jums šeit tikties. Un tomēr dzīve notiek, lietas saliekās, un cik interesanti, ka saliekās tieši šādi, ka tas nav nekur citur kā tieši to, par ko jūs sapņojāt bērnībā, domājāt un gribējāt šeit būt, un tagad jūs esat tad emocionālā piesaiste. Tieši tā. Tas ir tā kā visa dzīve īstenībā mums tepat vien notiek tepat blakus, mums tikai jāizskrien pus pasauli, lai mēs atgriežoties saprast, ka viss tepat ir blakus vienā rajonā. Tā bērnība ļoti daudz ko nosaka, jo mums visiem liekas galvenais, ka tie bērni izaug, un viņiem ir labas atzīmes skolā, bet īstenībā tā vide, kur viņi iet pastaigās, tas, ko viņi redz, kādi cilvēki viņiem ir apkārt, un kādi stāsti jau tajā laikā ir apkārt. Tas nosaka faktiski to, ko cilvēks darīs visu mūžu. Viņa attieksme, viņa šīs saknes, kur viņas ir, un pat šeit uz asfalta, tās saknes tomēr ir, un tā vide veido to tieši tādu, kāds tu esi šodien, un to var apzināties tikai tad, kad tu jau gan arī daudz daļu no savas mūža esi nodzīvojis. Tā kā šīs bērnības emocijas ir tas, kas mūs vada. Ja mēs redzam kādu cilvēku, kurš sevišķi labi uzvedās, vai labi domā, vai labi rīkojās, tad jāmeklē, kur viņš ir audzis un kāpēc viņam ir šāda dzīves uztvere. Jā, tas nosaka to pasaules redzējumu, ko mēs jau runājam pie izslēgtām kamerām.
Jā. Tas ļoti daudz ko maina. Tas ir visa pamatā. Tas ir pamats, jā, un tāpēc varbūt tagad es varu to tikai teikt saviem mazbērniem. Ļoti svarīgi, kā viņi pavada savus dzīves gadus, kādā vidē, lai tā būtu estētiski, lai tā būtu ar gudrību piepildīta vide. Ja. Jo mums visu laiku ir tas aplis apkārt, ja, ar nezināmo. Ja, un ļoti svarīgi to jauno cilvēku, kas ir pat varbūt tikai bērndārza vecumā, ievest tajā vai ļaut iet tajā ārējā aplī ar nezināmo. Jo cilvēks instinktīvi piedzimst to dara no pirmās dienas, ja, bet tad rodās visi šie te ierobežojumi. To drīkst, to nedrīkst. Ja, un sākumā vecāki tad skola un beigās mums ir cilvēks, kas ir apjutis dzīvē, kad viņš ir kļuvis it kā pastāvīgs pēc gadiem vismaz. Jo tas ir labs jautājums, kas ir patstāvīgs, jo mums jau iedod vārdu, mums iedod uzvārdu, mums iedod reliģiju, mums iedod dzīves skatījumu, mums tik daudz ko saliek, kas ir pareizi, nepareizi, kā vajag, kā nevajag, un tad, kad mums pašiem vajag, tad tas, ko jūs teicāt, apmulstam un apjūkam, un tad... Kaut kur jau pusauģu gados sākās tā sevis paša meklēšana, savu patiesību meklēšana. Un jo ātrāk jūs atrodat šīs mazās patiesības, un jo ātrāk jūs nonākat pie lielajām patiesībām, kāpēc mēs vispār dzīvojam uz šīs planētas, un ko mums pašiem un citiem nozīmē mūsu dzīves. Ja? Jo veiksmīgāk ir dzīve. Jo jūs arī optimistiskāk un radošāk skatāties uz savu dzīvi, vienalga, cik jums būtu gadi, jo gadiem īstenībā nav pilnīgi nekāda nozīmes. Jā. Tur ir tā, ka tās zināšanas šobrīd un tās tehnoloģijas attīstās tik ātri, ka jaunās paaudzes daudz ātrāk it kā ir gatavas dzīvei, jā, un tad jautājums kādai dzīvei. Jā. Es daudz tiekos ar jauniem cilvēkiem, kāpēc man interesē, kāda būs nākotne. Un ne jau mana nākotne, ja, bet kāda būs visa viņu nākotne. Tā vide, tā valsts, kurā viņi dzīvos, kā viņi dzīvos, kas viņiem būs svarīgi, kas nebūs svarīgi. Un šobrīd tehnoloģijas atļaujās to apgūt ļoti ātri. Ja agrāk mainījās paaudzes, tur 10 gadi, pēc tam 5, 4, 2. Es pats to teicu pirms dažiem gadiem. Tad es tagad saku, katru gadu nāk principā cita paudze ar savu pasaules uzskatu un savu šīm jaunajām tehnoloģijām, kur viņi ir daudz atvērtāki, viņās daudz ātrāk sāk orientēties un pielietot. Ja? Viņi kļūst pilnvērtīgi ar pieredzi. Un tad man ir tas jautājums, ja, kas tad ir būtiskākās profesijas, jeb nodarbošanās cilvēku sabiedrībā. Ja. Un neizbēgami tas ir zemnieks. Ja nav zemnieki, ja, tad mums nav ko ēst. Ja. Ir naivi domāt, ka lielveikals mūs baro cilvēki, kas kop zemi, kas kop lopiņas. Ja. Un viņi ir svarīgi šajā tīri fiziskajā aspektā. Bet no profesijām, kas veido nākotni, nevis šo īso nākotni. Mēs aizmirstam par faksmašīnām un aizmirstam par pageriem ļoti ātri un aizmirstam arī par dažādām programmām un aplikācijām, ja, un nāk jaunas, ja, un tas, kas saka, ir miskastē, un tas viss ir tāds īslaicīgs. Bet ir divas lietas, kas ir ļoti ilglaicīgas. Tā ir valoda, tas mūsu kods, tātad valodnieks, latviešu valodas skolotājs ir ļoti svarīga persona. Viņi veido nākotni, jo kādā veidā mēs sarunājamies, ar kādu attieksmi mēs veidojam savus teikumus, savus stāstus, savus vēstījumus. Tas nosaka, kāda būs mūsu nākotne. Un otrs ir arhitekts. Tie dzelži elektroniskie, tu spēj tik viņus ārā mest, ja? Bet uzbūvēt vienu celtni, ja, kas veido šo te estētisko vidi. Ja? Tad cilvēks paskatās un viņam veidojās sajūtas noskaņas, ja, un līdz ar to veidojās viņa rakstura īpašības vai emocionālais spēks. To jau tā nevar katru nākošo gadu nojaukt. Mēs te nespējam uzspēlēt dažas celtnes gadu desmitiem, ja, bet tas ir, kas paliek. Kas paliek nākotnē, un ja mēs baudām savu Rīgu, tā ir būvēta pirms Pirmā pasaules kara. Un ja mēs šeit esam bankas mājā, tad mēs varam brīnīties, cik daudz Rīgā ir bijušas bankas un cik daudz bijušas viesnīcas.
Tad dzīve šeit ir kūsājusi. Gan ekonomiskā dzīve, gan sociālā dzīve, gan arī kultūras dzīve. Visvarīgākais tas, ka vienmēr Rīga bijis kultūras pilsēta. Mēs to birku sev labprāt piekarām, bet tas saturs ir jāiepild tajā pilsētā. Tā kā man liekas, šīs ir tās 3 svarīgākās profesijas. Jā. Piekrītu, noteikti varētu papildināt arī vēl par infrastruktūras veidotājiem. Kas īsumā savā ziņā ir tie arhitekti, ko jūs jau pieminējāt, kas iedvesmo savām būvēm, kas stāsts ar savām būvēm, un ka tā nav tikai vienkārši dzīves vieta vai kaut kāda darba vieta, ka tas ir daudz kas vairāk. Un viņi redz to mūsu nākotni. Jo viņi jau būvēja ne tikai 10 vai 50, bet pat 100 un vairāk 100 gadus uz priekšu. Tās būvis stāv, un tās būvis iedvesmo un dod to pēctecības sajūtu. Tā kā pilsētu būvniecība kā tāda, man liekas, ir ļoti svarīga nozare. Ļoti svarīga. Un tie cilvēki, kas tur darbojās, ir ar ļoti ietekmi uz nākošām paaudzēm, uz tieši mūsu nākotni. Gan pilsētas nākotni, gan arī valsts nākotni. Mēs vienmēr podkāstu iesākam ar tādu vienu jautājumu. Man šķiet, ka es tieši par to arī šodien domāju, braucot uz epizodi, kad laikam man bija jāuztaisa vairāk kā 50 epizodes, lai nonāktu tieši ar jums sarunā un uzdot šo te jautājumu, ņemot vērā, ka jūs grāmatas sauc, kas es esmu. Tad man tāds vienmēr jautājums, ja pirms es sāku sarunu ar viesi, es prasu, kas ir tas un tas attiecīgais cilvēks. Un man šķiet, ka ļoti sirreāli tagad ir uzdot jums šo te jautājumu, kas ir Valdis Zatlers. Tas ir mūžīgais jautājums, kas prasa atbildi katru dienu. Katru rītu, kad es pamosties, jums ir jāatbild uz šo jautājumu. Ja? Un ja jūs spējat atbildēt, tad jums šī būs veiksmīga diena. Tā tas ir. Bet, protams, vienmēr ir lietas, kur tev pašam liekas, ka tu esi ļoti labi izdarījis. Priekš manis, piemēram, tas ir mans ieraksts TED Talks, kas ir 18 minūtes, un es ik pa brīdim pats viņu noskatos, un tas ir tas interesantākais, ja es pats viņu noskatos, un viņš pats mani uz tas, ko es esmu teicis, un es skatos uz sevi no malas, mani iedvesmo, sakārto, un man liekas, ka tas ir ļoti daudz. To tā uz dullo nevar izdarīt. Tev jānonāk līdz kaut kādai tādam punktam, ka tu esi sapratis tās lielās patiesības. Tāpat, ir vēl daudz lietas, ko es lielu prieku atceros, kas esmu izdarījis, un kurš ir grūti atkārtot. Tas ir tā kā mākslā, tu nevar atkārtot. Tas ir tev bijis mirklis, ka tev ir iedvesma, ka tev ir šī dievišķā dzirksts, kas tev vada tavu roku, vai tu raksti, vai tu gleznoji, vai tu spēlē klavierus. Tāda mirkļi, ka tu pajautā tiem, kas rada, viņiem nemaz nav katru dienu. Tad ir tādi īpašie mirkļi, kuros rodās kaut kas liels un pēc tam paliekoši. Vajag radīt kaut ko paliekošu, tomēr vajag. Vajag radīt kaut ko paliekošu, jo cilvēki ļoti ātri aizmirst. Tādas lietas, kas ir izdarītas un nekur nav ierakstītas vai grāmatā, vai dokumentētas, vai filmā uzņemtas. Cilvēki aizmirst dažu mēnešu laikā, par gadiem nezinu. Man šeit tā viena gandarījuma sajūta ir tas brīvības pieminekļa izgaismošanas process. 3 gadi likās ļoti ilgi, pēc tam es sāku saprot, ka vispār tik īsā laikā brīnums caur visiem tiem džungļiem iziet. Un tad es nonāku pie nākošā tāda secinājuma, ka es eju garām, man tas atkal iedvesmo, mani paši tas iedvesmo. Bet cilvēki ir pieraduši, tā vienmēr ir bijis. Un tas ir atkal tas labais, ka mēs pie labā ātri pierodam. Nevajadzētu pie sliktā ātri pierast, bet diemžēl arī pie sliktā mēs ātri pierodam. Pie sliktā mēs pierodam, diemžēl, jā. Runājot ar citu par TED Talku, jūsu uzstāšanos es arī apstiprinu, ka tā ir viena no tādām uzstāšanās manām top 3, kuras arī pa laikam noklausos. Un tik tiešām tās 18 minūtes, viņas ļoti sazemē, viņas ļoti, kā es saku, nostāda man to kompasu atpakaļ, ja es kaut kur bišķiņi darbos iekritis, vai es iekritis kaut kādā dzīves skrējienā, vai es pēc kaut kā dzenos, es noklausos to jūsu epizodi, un viņi ļoti sazemē. Viņi ir dziļa, 18 minūtēs var noķert ļoti labu sajūtu, tādu vērtību sajūtu un dziļu patiesību, piekrītu.
Bet ir jau arī tādi, priekš manis tādi kanoniski teksti, jā, kur ir ļoti piesātināti, kurus es arī pārlasu vai pārskaitu vai pat skaļi norunāju, jā, kas arī sakārto tieši tā iemesla dēļ, ka viņi ir ļoti koncentrēti. Sāksim Tēvreizi, jā, to daudz cilvēku zina, bet daudz cilvēku vienkārši skaita, neaizdomājoties, ko viņi skaita. Jā, kā, vai pieredumi pēc? Viņi atskaņo, nevis viņi runā Tēvreizi. Tad, protams, Hamleta monologs, ko man skolā ar varu iedzina, jā, bet es esmu par to pateicīgs savai skolotājai, ka, jo šie teksti viņš ir piesātināts arī tas, ka tev negribās sacelties pret posta jūru, tad tu noskati šo monologu, ja, un tas būtu vai nebūtu nav tas galvenais, bet kas prāta cienīgāk ir tas galvenais jautājums. Ja. Un no mūsdienām, protams, tas ir Džona Kenedija inaugurācijas runa. Ļoti piesātināta runa, kur, ja noņemam nost to, kas ir vispār raksturīgs runām, ja noņemam nost uzvārdu un gadu, kad viņi ir teikti, liekas, tas šodien aktuāli. Tas tāpat kā bija ar Krievijas Putinu, ja, kad paņēma, pārkrievuskoja Adolfu Hitleru runu, ja, un palaida, un tā prasīja, kad Putins to teica. Viņš to nav teicis. Ja. Tā kā ir tādi teksti, ja, kas ir tik kompakti, ja, un kur nenoveco, kur ir pārlaicīgi teksti. Ja. Tāpat no visām literatūrām, man liekas, vērtīgākā ir dzeja, jo viņi ir vienmēr filozofiski. Ja. Romāni viņi ir aprakstoši, bet viņi reti, kad ir filozofiski. Bet dzeja tev var dienā 4 nedēļ daudz ko pateikt. Un dzejai jālasa starp rindiņām. Viņi ir sajūtu radītāji. Viņi liek domāt. Jā. Un latviešiem ir ļoti veicies, jo mums ir gan Rainis, gan Ziedonis, ja, un gan vācietis, es varētu vēl turpināt daudzas, ja, kur ļoti ir atkal šis dziļais piesātinājums. Ja. Un tieši latviskais piesātinājums, kas ir vispārināts, tad kas mēs esam latvieši šajā pasaulē, ja, un kāpēc mēs esam spēcīgi un kāpēc mums ir vērts būt latviešiem. Tas ir tas, kas man interesē, ko es vienkārši sakārtoju sevi. Tas neprasa daudz laika, romāns prasa nenormāli daudz laika. Izlasīt Dickens, Dāvidu Copperfieldu, jūs neizlasīsiet 2 vakaros. Tā ir, ja, bet tajā pašā laikā es nekad nesaprotu, kāpēc es savos pusauģu gados visu to izlasīju. Tikai tāpēc, ka man bija skolā angļu literatūra. Un viņi it kā prasīja to, bet mēs paši izlasījām. Laika jau mainās, ja tagad vairs jaunieši nespēlē indiāņos. Ja. Tie stāsti vairs nav nekādi svarīgāki. Ja. Un jaunieši arī nevar saprast, kas ir baltās grāmatas, tā būtība. Ja. Un, kad es runāju savu mazmeitu, viņš saka, bet neinteresanti. Tur nav nekāda akšana. Es saku, bet tā nav grāmata par akšanu. Tieši tā. Tā ir grāmata par vērošanu. Ja? Un tas, kas ir svarīgs arī mūsdienās, ja cilvēks spēj vērot un vēl saskatīt un pēc tam pārdomāt to un izdarīt secinājumus un koreģēt savu ceļu uz nākošo dienu vai uz nākošo gadu, tas ir ļoti svarīgi. Vai uz atlikušo dzīvi. Jā, un es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Bet kā to, piemēram, iestāstīt jaunam cilvēkam? Tas ir jautājums, jo viņas atbildi bija ļoti, ļoti interesanti. Ja man būtu tā skolā, kā tu pastāstīši, tad es arī saprastu to visu. Un te parādās šis skolotāja moments, ja, ka skolotājs nevis, atrāda savas zināšanas, bet viņš mēģina ieraudzīt bērnos zinātkāri un to zinātkāri apmīrināt, tad ieinteresēt. Ja. Un kāpēc viens māk un viens nemāk. Ja, tā kā, mūsdienu dzīvē, kad viss ir palikuši steidzoši, kad mums ir ļoti daudz paviršības, sākot no vienkāršiem iepirkumiem, ja, ka mēs piedodam nekārtību, ja, tāpēc, ka viņa ir lēta, ja, pieņemam šo nekārtību, tāpēc, ka viņa ir lēta, ja, un faktiski viss nosaka tas lēts vai dārgs. Nekas labs nemēdz būt lēts. Un tad ir jautājums, kur mēs tērējam to savu naudu, bez bremzēm, bez šīm bremzēm, taču labāk dienišķā maize nekā kāda kultūras celtne. Tas ir jautājums, kas kaut kādā veidā ir jāieaudzina, ja. Un es ļoti atceros to, ka es vienam pajautāju par to brīvības pieminekļu, jo tomēr privātie to visu iznesa cauri. Ja?
Un viņš saka, es nedzīvoju Rīgā, man tas neinteresē. Tad tu redz, ka kaut kāds šaurība. Ja? Bet, ja mēs paskatāmies uz kultūra telpām, kas vairāk dara? Privātie un pašvaldības. Un katra privātā iniciatīva, vai tā būtu Ola, vai tas būtu Zuzeums, ja? vai tas būtu Kims, ja? Tur notiek lietas. Un es biju uz vienas arhitektūras grāmatas atklāšanu, ja? Man visiem liekas, ka Latvijas arhitektūra 21. gadsimtā tur noteikti valsts ir devusi naudu, ja, un pasūtījis. Tur neviens neko nav pasūtījis. Tur vienkārši cilvēki ir darījuši, ja, un redzēt par to apturēt. Nav ieroču. Ja. Un tāpat, kā es vienmēr atceros šo Latvijas 100 gadu, vienmēr katrā nākošā gada uzdod jautājumu, kas man ir palicis no Latvijas 100 gadus. Un vienīgais, ko es atceros, ir Olgas Šilovas, ja, Mildes apspēlējumi, ja, kurus tā neviens ne īsti nopirka, ne īsti izstādīja, ne īsti novērtēja. Neviens viņai nepasūtīja. Tas, ka neviens nepasūtīja viņai. Viņa pat to izdarīja. Tā bija viņas emocionālā vēlēšanās to izdarīt. Ja. Un otrs bija Latvijas ģerboņa izstāde, kur vienkārši demontēja. Ģeniāli interaktīvu izstādi, ka vienkārši demontēja, un tāpēc, ka nevarēja atrast, kurš par viņu rūpēsies tālāk. Kad man daudzkārt pietrūkst, kad cilvēki aizmirst, kurā valstī viņi dzīvo. Kad vara ir un amats ir prioritāri, nevis valsts un cilvēki ir prioritāri. Un pat, ja tur notiek, dažādas, publisko attiecību demonstrācijas, tas ir demonstrācijas. Tev sirdī jābūt šai sajūtai. Ja? Gan par valsts, gan par cilvēku šai kopienas apziņai. Ja? Un ar ko mēs atšķirāmies un kāpēc mēs gribam būt latvieši. Tas ir ļoti svarīgi. Un arī tie, kas mājās nerunā latviešu valodā, kāpēc viņiem būtu jāgrib būt latviešiem. Tas ir tas jautājums, uz ko ir jāatbild un par ko ir jārunā. Jo īstenībā atbildes jau ir. Atbildes vienmēr ir. Mēs tikai viņus negribam saskatīt. Es mīlu teikt tā, redziet, atbildes nerodās pašas no sevis neviena. Jā. Pa priekšu ir jautājums, un jautājums ir primārs, un tad jūs dabūsiet atbildi, bet ja jūs nejautāsiet, jums nekad nebūs atbildes. Jā, un cilvēki baidās jautāt. Tad jautājums, kāpēc baidās? Un, jo īstenībā es pusdzīvi esmu pavadījis nosacīti represīvā režīmā, kur bija, es teikšu, jāpiesargājās. Un ir ļoti liela starpība starp piesargāšanos un bailēm. Es nedrīkstēju iet pa Brīvības ielas to pusi, kur atradās Čekas māja. Man vecmāmiņa pateica, nedrīkst. Ja? Es nedrīkstēju pāriet uz to vietu, kur stāvēja Ļeņina piemineklis. Nedrīkst. Ja? Tāpēc, ka bija kaut kāda dzīves pieredze, kas mācīja. Bet tajā pašā laikā baiļu nebija. Baiļu vienkārši nebija. Kāpēc manī nav bailes, es nezinu. Jo īstenībā, ja es strādāju riskantā profesijā, kur būtu jābaidās katru dienu, bet ja es baidītos, es neko neizdarītu. Es vienam cilvēkam nevarētu palīdzēt. Kā tikt galā ar bailēm? Droši vien viņas jau tomēr kaut kur rodās atkal bērnībā. Ne par velti, ja psihoterapeiti eksploatē šo te jums visiem bērnības traumu. Es teikšu šādāk, mums nav bērnības traumas, mums ir bērnības pieredze. Jā, ko nozīmē pieredze? Tas nozīmē, jūs vērtējat. Jā. Un parasti mēs atceramies visu negatīvo, jo tas ir svarīgi izdzīvošanai. Tas ir pielāgošanās šai telpai, kurā mēs dzīvojam. Jā. Tad, ja mums kaut kas apdraud, mēs uzreiz to nedarīsim. Cilvēciskās attiecībās cilvēki to ir piemirsuši. Jā. Un atļauj viens otram darīt kaut ko sliktu, ja vairākas reizes. Faktiski dabas likums teikt to, ka nē, ja tev vienreiz piekrāpti, otrais esot cilvēki nedara neko. Un tas disciplinētu visu to. Tā tam vajadzētu būt, bet tādas, diemžēl, nav. Es domāju, ka tas tā ir, bet tik nav pietiekami plaši. Man ļoti patīk skaļi, tie pētījumi, kas parāda, cik daudz cilvēku uztraucās par to, vai viņiem rūp tas, kas notiek kādā citā valstī, kādu citu tautu. Un izrādās, procents ir 10. Un 10 ir ļoti daudz. Tas ir daudz. Tas ir ļoti daudz. Un tā parādās šī mistiskā 10 skaitļa nozīme. Ja, ka, kādreiz baznīca vāca 10. tiesu. Ja, un 10. tiesu kāpēc vāca? Tāpēc, ka 10% no ienākumiem visi jādod brīvprātīgi labā mērķī. Ja, un kā mēs sākam muģināt to, cik mēs viens otram atņemsim. Ja, un tur ir visādi izņēmumi. Ja, jo mēs radām to sabiedrību, kas faktiski ir nenovīdīga.
Tāpat, ja mēs esam tik politiski korekti, ka mēs vairs nevaram pateikt, ka melns ir melns un balts ir balts, ja, mēs radām liekulīgu sabiedrību. Ja. Tad mēs paši stimulējam liekulību ar labiem nodomiem. Ja. Bet tas, kas man nomierina, ka viss mūsu pasaulē ir bijis cikliski. Un šis cikls atkal beigsies, ja, un kā to parāda demokrātiskās valstis, ja, tas svārs ciet, ja, no tādas brīva liberāls kustības, ja, uz tādu konservatīvu kustību, kam atkal cenšas saglabāt. Un visu laiku šis līdzsvars starp graut un saglabāt, ja, viņš visu laiku tā svārstās. Ja. Tā kā tas ir pilnīgi normāli, to vajag pieņemt, bet vajag saprast un atrast savu vietu šajā te svārstīgajā kustībā. Tāpat kā mēs runājam par šīm klimata maiņām, ja, mēs nerunājam par to, kā pielāgoties, jo viņas būs neizbēgams. Un nevis tāpēc, ka mēs lietojam benzīnu, ja, bet tieši tāpēc, kad ir astronomija, kas nosaka mūsu planētu, ja, un mēs nerunājam par to, ka magnētiskais pols un magnētiskā asa Zemes novirzās ļoti liela ātruma salīdzinoši, kā tas bijis agrāk. Un mēs to nekādu nevaram ietekmēt. Tāpēc mēs ķeramies pie tā, ko mums liekas, kad varam ietekmēt. Jā, nomainīsim uz elektriskiem automobīļiem. Jā, ļoti labi, pilsēta to tā iegūs, bet planēta noteikti nē. Jo mēs saprotam vienu lietu, ka man skolā iemācīja enerģētikas nezudamības likumu, ja, un ķīmijā iemācīja šo nezudamības likumu. Nekas jau nekur nepazūd. Vienkārši pārvēršās savādāk. Un mums ir vajadzīgs CO2. Ja mums nebūtu CO2 ja, uz planētas atmosfērā, mēs būtu beigti nākošā dienā. Tieši tā. Bet mēs vienam uzsveram kaut ko vienu. Bet tā ir tā pārliecība, ka cilvēks var visu. Manā bērnībā tas bija tā ķīmija, to visu atrisinās. Ja. Ātoms, miermīlīgais ātoms visu atrisinās, ja? Un cilvēks uzvarēs dabu. Un tas pēdējais visbīstamākais. Cilvēks dabu nekad neuzvarēs, jo cilvēks ir daļa no dabas. Ja? Un mēs piederam dabai, nevis daba pieder mums. Cilvēkam vajadzētu sekot dabai. Jā, un varbūt mums šeit dzīvojot tieši Latvijā, tas ir daudz labāk, vismaz intuīcijas līmenī saprotams nekā daudzām citām valstīm. Ja mums pastāv šīs cikliskā gadu laika maiņa, ja? Nevis mūžīgā vasara un ūdens trūkums, nevis mūžīgā ziema, ja? Un saules trūkums. Ja? Tā kā, mēs dzīvojam viņa ļoti lieliskā Dieva izredzētā zemē, un kad es dzirdu, ka Dieva izredzēta zeme ir ap Jeruzalemi, tur ir Dieva izredzētas grūtības tikai, un tās tur ir bijušas mūžīgi mūžos. Ja? Es gribētu teikt, ka mums ir ik pa brīdim jāpadomā par tām visām dāvanām, kas mums ir dotas, ja? Un nevis no vecākiem, ja? Vai no valsts, bet kas ir dotas no dabas tieši ar to nolemtību dzīvot šeit. Nesties uz to, ka vienmēr mēs esam bijuši starp austrumiem un rietumiem pa vidu un tur notikušas kaujas. Mēs esam spējuši izdzīvot. Kāpēc? Tāpēc mēs saglabājām saknes un mēs iemācījāmies pielāgoties. Es šeit nerunāju par kolaboracionismu, ja? Es šeit runāju par to, ka visiem vajadzēja pielāgoties. Ja? Jo gan pēc lielā mēra, gan pēc lielajiem kariem, ja? Gan visa šī komunistiskā vājprāta, ja? Mēs tomēr atjaunojamies. Jā, Latvijas tauta noteikti ir tie, kas zina, kā ir pielāgoties. Un zina to, kā tas ir absolūti patstāvīgi mainīties un sekot šīm te pārmaiņām. Tur gan ir labā puse, gan arī netik labā puse noteikti monētai. Nav tādas lietas, kas ir 100% laba vai 100% slikta. Arī mūsu pašos labais un sliktais ir faktiski pusi uz pusi. Ja? Un tas, kāda ir mūsu attieksme, ja? Tad ir divas, piemēram, tādas spēcīgas emocijas, kā mīlestība un naids. Ja? Mīlestība ir dāvana, ja? Tā atnāk pēkšņi, ja? Kā zvaigzni no kaut kurienes. Ja? Naidu mēs varam uzkarināt dažas sekundžu laikā, vienkārši tāpēc, ka tas ir daudz vieglāk. Bet emocionāli viņš ir vienādi spēcīgs. Tad mums, lai sasniegtu labi, ir jāpārvar un daudz vairāk grūtību, ja? Un jāiegūt daudz vairāk darba nekā vienkārši sasniegt kaut ko ļaunu.
Bet abas emocijas tiek attīstītas pēc cēloņa, nenotiek tāpat viena. Netiek izdomātas, kā viena tā otra ir reakcija, jeb rezultāts kaut kam. Bez šaubām, jā, tikai redzi, tā reakcija var būt ar dažādu attieksmi. Piemēram, viena no manas dzīves mācībām, kad es biju Černobilē, ka tur neviens ģenerālis nezināja, ko darīt. Es nerunāju par kaut kādiem tur vienkāršiem karavīriem. Bija cilvēki, kas uzreiz pielāgojās. Protams, viņi sautīgi pielāgojās. Uzreiz iesēdās tajos amatos, kur bija mazāks apdraudējums, kur draudēja ātrākā atgriešanās vai arī kaut kāda labumi. Jā. Es domāju, no sākuma likās, kāda nelieša. Pēc tam es domāju, bet paklausies. Ja mēs visi šeit nolaistu austiņas, jā, un vaimanātu par, ka mums izmetušās pumpas, jā, un ka mums atverusies kuņģu čūli, jā, tad mēs neko nevarat izdarīt. Jābūt tai spītī, jābūt iespēja saskatīt, ja, kad katrā situācijā, pat vissliktākajā, ir kāds ieguvums. Un viena man tām citētām devīzēm ir, ko es tiešām izlasīju lidmašīnā stikerītes, tad bija stikerīšu laika, visu kaut ko gudru līmēji, nevis lika iekšā sociālajos tīklos. Kad pieredze ir tas, ko tu iegūst, ka tu neiegūst, ko tu esi vēlējies. Tātad faktiski, zini, tas tā viss krājās, ja, un tā ir tā pieredze, ja, un tad nākošais viņi pielieto, ja, lai tev otrais nebūtu tā, ka tu nedabūtu to, ko tu vēlies. Ja. Tu meklē tos ceļus, ja. Bet ceļi ir dažādi, ja, un tu vari domāt, ka viss ir jāskan ar pieru sienā, un tas ir ļoti labi, nav jāskan ar pieru sienā, apdauzīs savu pieru tikai, ja. Bet kamēr tu atrod tos veidus, kā sarunāties, kā līdzdarboties ar citiem cilvēkiem, tas diemžēl ir grūts ceļš. Bet, ja tu to neej apzināti, bet ej neapzināti, tas ļaujies vienalga, kā tur notiek, tad tu nekad nesasniegsi to stāvokli, ja, kad tu labi jutīsies. Ja mēs jau paši daudz ko sev nodarām, ja, caur meliem, ja, caur ļaunām domām, ja, caur tiem pašiem 7 nāves grēkiem. Ja. Tas tāds smuļķības. Tad lēnām izlasiet viņus, ja. Padomājiet, ja, kas jūs dzīvē tā ir bijis. Un izlasiet, ka katram būs kaut kas no tā bijis, ja, bet no tā būtu jātiek vaļā. Tāpat kā tām dusmām, ja, tev viņas ātri jāizdusmēs. Viņas jau nav sliktas. Normāli, ka tev kāda situācija rada dusmas, ja. Bet jo ātrāk šīs dusmas tu, kā saka, izdzīvos un izmetīsi. Ja. Viņas nevar arī nospiest. Jo tev būs vairāk brīva vieta normālam, kā saka, prāta stāvoklim. Tieši tā. Jo pa lielam jau mēs paši esam sev lielākie ienaidnieki, neviens cits. Ar savām domām, ar savu prātu, ar saviem meliem. Bet mēs esam vislielākie draugi paši sev. Tieši tā. Tas ir jautājums, ko mēs redzam spogulī, kur monētas puse. Un vēl arī spēja, piemēram, pastīties uz sevi no malas. Ja? Tagad televīzijās ir novākti tie monitori, kur varēja redzēt pats sevi, kad tu sēdi televīzijas intervijā vai raidījumā. Ja? Kas, piemēram, man bija ļoti noderīgi. Es varēju uzskatīt tādu paškontroli, paskatīties, vai man slips taisni stāvi, ja, vai es sēžu pietiekami normāli. Ja. Un viņas novāca, kad es jautāju, kāpēc, tad viņi teica, bet daudziem cilvēkiem bija iebildumi. Tad nav gatavība, nav vēl tas briedums paskatīties uz sevi no malas. Jā, spogulī vai es labi izskatos, kad es pats pieeju. Mēs esam viens pret vienu. Bet tas ir mirklis, kurā tu pašapmierinies. Ja? Precīzi. Bet tajā brīdī, kad tev jāpasās visā savā, varēšanā, nevarēšanā no malas, tas ir, kā lai pasaka, tas ir briedums. Un ja vēl kaut kas nesanāk, un tad mēs domājam, kāds izskatās no malas. Kurš jums teica, ka jums vienmēr sanāks? Tieši tā. Un ko citi padomās, kā tas izskatīs. Un tas ir mazāk, ko citi padomās. Absolūti. Absolūti. Jūs pirms tam pieminējāt inaugurācijas runu Kenedijam. Un starp citus tajā brīdī vispār mūsu visa saruna ir tik ļoti interesanti par tādiem tā kā posmiem un par tādiem soļiem. Sajūta tāda, kad mums būtu tā kā sarunāta intervija, ne intervija, bet saruna, jo jūs pieminat tās detaļas, kuras esat savā galvā paturējis kā vadlīnijas, pie kurām es gribētu pieskarties. Un jūs teicāt par to, ka
Kennedy inaugurācijas runa ir kaut kas tāds, kas ko ir vērts noklausīties ik pa laikam, jo viņi iedvesmo. Un es uzreiz savilku paralēls ar vienu jūsu runu. Labojiet, ja es nepareizi kaut ko pasaku. Es noteikti nepretendēju uz precīziem politiskiem apzīmējumiem vai par datumiem un tā tālāk, bet es ļoti labi atceros to dienu. Es nebiju Latvijā tad, kad jūs 28. maijs 2011. gads, kad jūs par Saeimas atlaišanas runu, ko jūs teicāt televīzijā tautai. Man tā runa ir ļoti palikusi atmiņā. Es viņu arī šodien noklausījos. Un es atceros, kā es tad 21 gadu vecs jaunietis viņu klausījos, un man likās, tādam ir jābūt politiķim, tādam jābūt valsts prezidentam, tādam ir jābūt vīrietim un cilvēkam, kurš domā par tautu, kurš ļoti labi apzinās, ka tagad atlaižot citus no darba, viņi neiedos iespēju tam cilvēkam tālāk darba iespējas, bet kad spēja nostāties ar taisnu muguru, un man starp ļoti patīk, ka jūs tajā uzrunā kaut kur varbūt pārteicāties vai stostījāties vai kaut kas, jo tas parāda, cik jūs cilvēcīgs esat, ka nav tā sausā politiķa runa ieprogrammētā, kur vienkārši kaut ko atskaņo. Un starp citu, kāpēc es to saku skaļi, es iesaku arī skatītājiem, klausītājiem, ja viņi nezin, par ko es runāju, noklausīties to YouTube pieejama. Un man interesēja, kādas bija jūsu tā brīža sajūtas, ka jūs sapratāt, jo es saprotu to, ka jūs pieņēmāt lēmumu burtiski 1 stundu pirms tās runas, kad visu to jūs darat, bet skaidrs, ka jums brieda tā doma, ne jau jūs pamodāties no rīta, izdomāju tā, es tagad izvedīšu sunu ārā, es padzeršu kafiju, un tad es atlaidīšu Saeimā, un tad man pa vidu vēl ir brīvs laiks, aiziešu uz spā, piemēram. Skaidrs, ka tas brieda. Jums nebija bail? Ja esi bailīgs, neej mežā. Un, tur ir tas jautājums, starp valdnieku un vadoni. Kāpēc mēs tā latvieši kautrējamies no tā vārda vadonis, kā ļomaņa dēļ, un tajā bija vadonisms un vadonis, un tā viņu dēvēja. Tajā pašā laikā bija vadoņi par Latvijas skaistākajām vietām. Jo ko tad nozīmē vadonis? Ceļvedis. Tātad cilvēks, kas rāda ceļu. Ja? Cilvēks, kas skatās tā drusku no augšas un redz visu to kopbildu un saka, ka šobrīd mums jāiet tajā virzienā, vai varbūt drusku pa labi, vai pa kreisi, vai taisni, kā visās pasakās. Un tas ir tas, kas pietrūkst, jo būt valdniekam vēl nenozīmē būt vadonim. Es zinu, ka man Marina Kastaņiecka uzdāvināja tādu grāmatiņu krievu valodā vožs, tātad vadonis. Tā kā es biju prezidents, un es viņu tiešām izlasīju, un arī mēģināju saprast, tātad, kāds ir tavs uzdevums. Vai tavs uzdevums ir pēc 4 gadiem tikt vēlreiz ievēlētam? Piedod, tas nav uzdevums. Tā ir tehniska lieta, kur tu vispār nekādi nevar ietekmēt daudz. Ja? Un katrs, prezidents, kurš domā, ka viņi pārvēlēs un dara visu, ko viņš dara, lai ar vienu domu, lai mani pārvēlētu, īstenībā nav vadonis. Un vāciešiem ir tieši tas pats, kad Führeris ir slikts vārds, un tagad viņiem atgriezties pie kaut kāda vadoņa vai vadonisma vai līderības. Viņi pat nevar normāli pārtraukot šo leadership angļu vārdu, jo viņiem uzreiz tas ir, un tā komplekss ir jāaiziet. Tā komplekss ir jāaiziet, jo viņiem atkal ir, katram vārdam ir sava emocionālā un arī psiholoģiskā slodze. Un vai bija grūti vai viegli? Nekas tur nebija grūti, teiksim tā. Tagad viss var filozofēt, jāzina, kurš tur izdomāja, kā izdomāja, kurš viņiem pamācīja un tā tālāk. Bet īstenībā, tev tas lēmums ir jāpaņem. Neviens tavā vietā to rīkumu nevar parakstīt. Tad, ja tu negribi, tu viņu neparaksti. Vienalga, ko tev kāds tur stāsta. Un ja tu gribi, tu viņu paraksti. Vienalga, ko tev kāds saka un mēģina atturēt. Ja? Tad ir svarīga šī te mirkļa sajūta, kas visvairāk ir nepieciešams. Un, protams, es to runu arī šādi tad, ka man viņi viegli tur analizēt, es noskatos. Uz jautājumu, vai varēja labāk, es atbildu šodien noteikti labāk. Jo šodienas pieredze, šodienas, piemēram, savu skatu, droši vien, ka var labāk, noteikti var labāk, bet tajā brīdī es nedomāju par to labāk vai sliktāk. Ja. Man bija tikai tāda struktūra, kā nonākt līdz tam, ka es nolasu to rīkojumu. Ar
ko iesākt, kas būtu svarīgie punkti, ko pateikt. Un tur bija tā diezgan seriāls, ja mēs šobrīd sēžam gaismā viens otram pretī, tad tur bija pilnīgi tums, ja, un es neko neredzēju, ja, tad principā tas man palīdzēja abstrahēties uz to, ko es runāju. Un tu nevari norunāt savādāk nekā tu vari. Tu norunā tā, kā tu vari tajā brīdī. Ja? Tas, kas tev ir iekšā, to tu arī tu izsaki. Ja? Jo rakstītās runas ir ļoti skaistas, bet tu nekad rakstītā runā nevarēsi ievērot emocionālās pauzes, ja? Emocionālās teiksim, vēstījumus. Ja? Noteikti runās vai pa ātru vai pa lēnu, ja? Vai tu būsi tik tālu piesiets tam tekstam, ka tu būsi kaut kāds tāds telegrāfa klikšķa ritms. Ja? Un tā. Tā tas ir. Kāpēc man ir tās rakstītās runas, ja? Ir sevišķi politiskās? Tu nedrīkst kļūdīties. Jo es tagad varu runāt emocionāli visu, ko es gribu, ja? Un ja es kaut ko nepareizi sarunāšu vai kļūdīšos, es teikšu, es kļūdījos, ja, bet valsts prezidentam tāda privileģija nepastāv. Ja. No tevis pieņem, ka tu nekļūdīsies. Ir sevišķi tie, kas vēro to valsts politiku, ja tu tomēr pārstāv valsts politiku. Ja. Tad ir tās rakstītās runas, kuras ir jānolasa. Ja, un tu nedrīkst nevienu teikt, ne pa labi, ne pa kreisi. Un es vienmēr atceros to, ka es pirmoreiz runāju 2007. Gada Heritage Foundation, tas ir tāda domnīca, konservatīva domnīca Amerikas Savienotās valstīs. Ko es nekad nepieredzēju 3 mēnešu prezidenta amatā. Ko domāju, to sāku. Viņi man prasa par Moldovu, es saku, Moldova nav izvēlējusies pareizo ceļu, jo tur nevar būt neitrāli tajā vietā. Tev jābūt vai no vienā pusē, vai otrā pusē. Ja? Un ka tas nākotnē radīs problēmas. Ja? Un uzreiz ārlietu padomnieks klāt, saka, tā nedrīkst teikt. Es saku, bet tā ir patiesība. Viņš saka, jā, tā ir patiesība, bet tā nedrīkst teikt. Ja? Ir tādi uzslāņojumi tam prezidentu runām. Te pašā laikā, ko mēs redzam šodien, ja? 15 gadus vēlāk, ja? Notiek tas, kas notiek. Ja? Jo īstenībā jau daudzas lietas var paredzēt tieši paredzot to loģisko attīstību. Ņemot vērā faktus. Kur tu dabūji to zināt? Nekur. Visizcēlākā informācija ir tas, ko sauc par atvērtiem avotiem. Jo cilvēki jau visu pasaka, tad tik jāiemācās ir saskatīt, sadzirdēt un saprast. Un izvēlēties, ko tieši no tās informācijas mēs ņemam? Jā, tad ir tas labs jautājums, ko šogad brīži uzdod, ja, kad mēs tuvojamies tam, ka mēs iesim saviem deepfakeiem, pilnīgiem meliem, kad siela tev nepazīst, ka tu neesi tu. Kad mēs iesim apakaļ, mēs iesim ka cilvēki runās ar cilvēkiem tieši. Ka mēs iziesim Daugamalā un tā kā bija kādreiz, ja, un kāds kāps uz tribīnu un runās. Ja. Jo tad visi zina, ka tas nav fakes, ka tas, ko viņš saka, tā viņš arī tā domā un tā darīs. Ja. Tā kā izējas ir vienmēr, ja. Bet uz jautājumu, kā atšķirt, ja, kas saka, fakes no īstenības, jāpieturas ar kādiem principiem. Jo viss tas fakes vai tā īstenība parasti ir kaut kādas detaļas, ja, kaut kādi stāsti ap to īstenību, kas faktiski ir tevī pašā. Tad pieņem to, kas tev ir, vērtē to, kas tevi ir jau kā vadlīnija. Un es vienmēr atkārtoju un centos ļoti propagandēt. Atmetīsim latviešu valodā dažas lietas. Pirmām kārtām kritiskā domāšana, jo tas nozīmē nolīdzināt līdzi ar zemi. Mums ir kritiķi, viņi visu kritizē, ja? Un tā ir tā uztver, kā latvietis uztver šo vārdu, ja? Bet pašā laikā nāk iekšā tā critical thinking, burtiski pārceļam no angļu valodas. Mums ir vērtējošā domāšana. Angļiem tādu vārdu nav. Saprotiet, mums ir daudz vērtīgāks vārds, ja? Un otrs ir, beigsim stādīt priekšā viens otram. Ja? Tas ir no tiem laikiem, kad mājas priekšā kaut ko iestādīja, ja? Smukāk tā, lai māja smukāk izskatās. Ja? Iepazīstināsim. Iepazīstinās viens ar otru. Pats ar sevi es varu iepazīstināt. Jūs varat iepazīstināt ar mani. Ja? Jo šis darbs pie valodas, es vēlreiz atkārtošu, ir ļoti būtisks, jo tas veido mūsu kā personības. Un vēl viena lieta ir, kad, ja mēs tā ļoti emocionāli uzturam savu sabiedrību, ir jāapzinās, ka labais un ļaunais kā katrā no mums arī sabiedrībā. Cilvēki ar labiem nodomiem, cilvēki ar ļauniem nodomiem gribam
vai negribam, patīk vai nepatīk, ir puse uz pusi. Un ja tu spēj pieņemt to, ka tev apkārt katrs otrais ir ar ļauniem nodomiem, un tu iemācies tajā dzīvot un sadzīvot, tad tu jau esi tālu ticis uz priekšu savā dzīvē. Jo parastais tas arguments ir, nevar būt, mēs esam 4 šajā istabā, tad 2 no mums ir ļaunie. Nē, tas tā nav. Tajā 4 istabā var būt 4 ļaunie un 4 labi. Bet ja mēs ņemam uz lieliem skaitļiem, tas, ko man patīk, kā Liepnieks teica, kad faktiski tas pūls ir daudz ļoti gudrs. Ja tu savāc visus tos viņu atsevišķos cilvēku viedokļus, tad īstenībā diezgan precīzi viņi pasaka. Ja. Tas nav kaut kas tāds, kā socioloģiskā aptauja, kāds jautājums, tu uzdod tādas atbildes ar to dabū, un ja tu dabūtu pavisam kroplīgi izpratni par to, kas notiek, un nedodies to viņu vēl pēc tam tālāk afišē. Ja. Un pareizi zini. Ar kaut kādu pieņemtu cilvēku daudzumu. Un kas ir pareizais, nepareizais? Tas ir jautājums. Pirmkārt, šo dalījumu arī būtu jāatvēs pareizais, nepareizais. Jā, droši vien vairāk būtu kaut kā tā vērtējoši jāpieiet. Šis šajā brīdī mums ir derīgs, un šis mums šajā brīdī nav derīgs. Mūsu attīstībai, jā, un mūsu labklājībai. Tā brīža situācija, jā. Tikai vienīgi. Vai tas tajā brīdī bija nepieciešams, un vai bija tā brīža, teiksim tā, noskaņai pareizi? Un kad mēs nezinām, ko teikt un ko darīt, tad esam vienkārši godīgi. Tas vienmēr aizvedīs pie rezultāta. Tas interesantākais ir tas, ja esat lielās problēmās, ļoti lielās problēmās, tad vienīgais ceļš ārā ir teikt patiesību. Precīzi. Jo tajā brīdī, kad jūs sākat lavierēt, izvairīties un nedodies mukt, tā problēma paliek vēl lielāka. Jo viņi kaut kad tik un tā. Viņi jau nepazūd. Viņi nepazudīs. Mēs tikai pavelkam garumā procesu, kurš ļoti iespējams arvien tikai un vienīgi negatīvāks var palikt. Un ļoti iespējams arī paliks sliktāks. Kāda ir jūsu patreiz ikdiena? Pirmkārt, es cenšos nesteigties. Tas nozīmē, ka es esmu kāds 30 gadus savā dzīvē strādājis par ķirurgu, un tas ir ļoti disciplinēts, bet ļoti steidzīgs, un faktiski sevi ļoti izsmeļošs laiks. Šobrīd es vairs neceļos 6 no rīta, es ceļos daudz vēlāk, gribu izbaudīt savu rīta kafiju, un vienmēr man ir tajā dienā kaut kas, ko darīt. Ja nav nekas, ko darīt, tad tādas dienas gan ir maz, tad es esmu tā drusku apmulsis, tā. Jo es nevaru nogulēt, ne gultā, ne pludmalē, nekur man vajag kaut ko darīt. Un ko es gribu darīt? Es gribu darīt kaut ko, kas nes rezultātu. Jo, teiksim, mans process ir tikai process. Es par viņu baudu negūstu. Es gūstu baudu par rezultātu. Vai visiem tā ir? Droši vien katram ir savādāk. Un tad ir, daudz prātu treniņi. Joprojām nebaidīties iet tēmās, kurās varbūt tik zinoši neesmu, bet tas piespiež mani uzzināt un kaut kādas domas veidot un sakārtot. Kāda atliek laiks domāšanai? Pirms gulētiešanas vienmēr paliek laiks domāšanai. Nezinu, vai tas aizkavē aizmigšana vai pātrina aizmigšana, bet tie ir tie rīta un vakar rituāli, kurus tu ievēro un pa vidu ir. Kas man ļoti svarīgi ir šobrīd tīri pašām personīgi, man ir nepieciešamība pēc notikumiem, kuros es aizmirstos. Piemēram, kvalitatīva māksla, vienalga, vai tā būtu tēlotāja māksla, vai tā būtu mūzika, kad es tiešām aizmirstos. Un tās dažas stundas es pilnīgi, mana dvēsele un māksla un vairāk nekās. Bet tas ir svarīgi, man tas ir šobrīd ļoti svarīgi, jo tas harmonizē. Vasarā es apgriežos pie tā, ka zeme ir vissvarīgākā. Un varbūt šī zemes sajūta latviešiem ir tā, kas viņiem palīdz būt latviešiem. Tad es gribu bez cimdiem savas rokas ielikt zemē, es gribu iesēt, es gribu novākt ražu, es gribu rūpēties pa ceļiem, es gribu baudīt skaistumu, ko man dod ziedi. Tad faktiski tas, kas ir tiešais kontakts ar šo pasauli. Ne pilsēta, bet tieši
tas, ko es pats daru uz šīs zemes. Ja. Protams, tā tas mijās. Katrs gada laiks man ir ar saviem untumiem un arī ar saviem hobijiem. Ja. Jo viss ir dzīve, ja man ir viens hobijs tikai tagad. Uz jautājumu, kāpēc es esmu pie jums, man ir interesanti, es izklaidējos. Protams, varbūt tas jums nav kompliments, bet jūs esat to vienkārši panācis, ka man ir labas emocijas. Paldies apusēji. No rock grupas līdz izcilam ārstam un no izcila ārsta par prezidentu. Jūs kādreiz tā kā apsēžaties un tā kā saprotat, īstenībā, cik ļoti dinamisks un krāsaits un ļoti interesants ir viss tas ceļš. Jūs kādreiz vispār bijāt iedomājies par to, ka kaut kas tā varētu salikties? Te ir atkal nejaušība likums. Jā. Viss jau saliekās nejaušība. Jā. Ja manā klasē puiši dibina rock ansambli, jā, tad kā es varēju palikt malā. Jā. Un tas ļoti daudz man deva, jo faktiski tā mīlestība uz muziku man sākās caur rock muziku. Jā. Un katrā dzīves periodā ir kaut kas cits, jā, un man ļoti patīk džess, jā, un tagad, kad man taujā, kāpēc tu retāk ieši džess koncertiem, es saku, tāpēc, ka man šobrīd patīk simfonika. Jā. Un es gribu dzirdēt to, ko ir, ko es klausos mašīnā. Jā, Bahu, Šopēnu, Listu, Beethovenu. Tā kā, tas katrs atstāja kaut kādu savu nospiedumu, nekal nejaušību par medicīnu. Ja, ja no manas klases vairāk kā 10 studēt medicīnu, es vienkārši aizēju viņiem līdzi, un viss. Tā tas viss notiek. Ja, ko es to gribu pateikt? Ja, kad tajā brīdī, kad mums pavarās kaut kāda iespēja, ja, vai kaut kas tāds, ko jūs varbūt neesat pat domājis, ja, tāpat tā piekrist kandidēt par prezidentu. Vienu dienu laikā jādod atbildi. Ja. Tad, protams, padomājot drusku, bet padomājiet arī par to, ka otrs tāds izdevības jums nebūs. Ja? Un tas atver kaut kādu atkal nezināmo. Un šī vēlēšanās un iet tajā nezināmajā ir ļoti svarīga. Jau tikpat labi var būt otrādāk. Nē, ko es. Man bija 28 gadi, kad man piedāvāja būt par ķirurģiskas nodaļas vadītāju. Ja? Kas izvēl bija arī komunistu laikā kaut kas neiespējams. Pa blatu pat nevarēja to dabūt. Ja? Un atkal tas, iet vai neiet. Ja? Tev jāpasaka tas jā, bet tas ir pilnīgs nezināmais. Jā. Arī prezidents bija pilnīgs nezināmais. Jā. Tā kā dzīvot nosacīti vairāku amatu vai profesiju dzīvi, ja, tev padara to dzīvi garāku. Un katra iepriekšējā tā epizoda dod kaut kādas tev priekšrocības, kuras varbūt citi neredz, varbūt tu pats neredzi, ja, tavā nākošajā dzīves sfērā. Tas ir normāli. Man vienmēr smiekli nāk, ka kāds uzraksta kādu aprakstošu grāmatu, un es kļūstu par rakstnieku. Ja, un tad es vienmēr smīkņāju, ka es neesmu rakstnieks. Tas nekas, kad man ir memoāri, ja, bet es neesmu rakstnieks. Ja. Jo rakstīt vajag tad, kad tev ir ko teikt, un pat ja tev ir ko teikt, tev jābūt pārliecībai, ka kāds to grib zināt. Un ka prot izteikties tā, lai kāds saprastu. Jā. Nevis vienkārši izburtot. Jā, jo viss jālaiž ar sevi. Jā. Kādreiz modē bija padomu laikā aizraušanās ar budismu, jā, un austrumu dažādām tādām novirzēm ar Rēriha mācību. Un tad satiec cilvēks, kas to ir izlaiduši caur sevi un dzīvo tajā, ja? Un cilvēks, kas vienkārši ir salasījušies, bet viņi ir baigi lepni par to, ka viņi ir salasījušies. Un tad ir tā atšķirība starp to, ka ar prātu un zināšanām pietiek. Prāts un zināšanas būs arī mākslīgam intelektam, kas viņam nebūs gudrība, un viņam nebūs intuīcija, un viņam nebūs emocijas. Un atvērta sirds nebūs. Un tāpēc viss tas ir jāatlaiž caur sevi. Ja? Un es centos tādu vārdu sākt lietot, ka nevajag atskaņot, vajag runāt. Ja tu vari atskaņot vārdus, nesaprotot, ko tas nozīmē. Ja? Tā tas ir. Protams, kad sākumā tā tik viegli caur sevi nevar izlaist. Tāpat kā par to pašu kristietību. Ja? Es tā skatos un saprotu to, ka
tev atkal ir 2 varianti. Vai tu esi brālis vai māsa iekš Kristus, vai tu vienkārši esi tur baznīcas apmeklētājs. Ja? Un to patiesību man atklāja, piemēram, patriarhs Bartolomejs. Mēs dzērām tēju, un kad es viņam runāju par kristīšanos, es neesmu kristīts. Ja? Tas ir tā paradoxāls. Es daudz garīgos līderus sastapis un runājis ar viņiem dialogos, ne tikai kaut kur pa gabalu. Un tad viņš man atver šo tēmēs. Ja tu jūties kā brālis un māsa ar Kristu, ja, nevis ar Dievu tēvu vai Dievu svēto garu, bet tieši ar Dievu dēlu, nu tad tu esi kristietis. Ja. Bet ko tas arī nozīmē? Tas nozīmē, ka tu iečaulojies kaut kur. Un mani atbaidīja šī iečaulošanās. Ja es arī tad paklausos, kā cilvēki runā. Viņi ir tā iečaulojušies, ka viņi ārpus čaulas neko negrib zināt. Viņi piemirst par Dievu, ka Dievs tēvs visiem ir. Cilvēkiem, kas dzīvo, ir viens uz šīs zemes. Un Dievs svētais gars ir visos, kas dzīvo uz šīs zemes. Ja? Nu tad faktiski tā iečaulošanās ir tas iekš Jēzus Kristus. Un tas, kas man vienmēr pārsteidz, kad es uzdodu jautājumu, ko grieķu valodā nozīmē Hristos, kristieši nezina. Un tad man ir tā saprāt, ka atkal viņi nav sajūtuši būtību. Kalpo idejai. Bet būtība ir, un tas ir interesantākais, kad viņš man uzdāvināja tādu maziņu 90 lapspusītes tādu bukletiņu, ja, kur bija strādājuši daudz dažādas, Stambulā ir daudz dažādas kristiešu konfesijas, ja. Pie tāda kaut kā kopīga, ja, pamatmācības, kristietības. Ja. 90 lapspusītes ir tik vienkāršos vārdos, te pašā laikā ar svēto rakstu citātiem izstāstīts, kas tas ir un kā ir mainījusies tā visa ticība Dievam, ja, sākot no paša sākuma. Tā kā pasaules uzskats ir ļoti svarīgs, jebkurā profesijā. Jo tu ātrāk atrod to pasaules uzskatu, kas tev ir pieņemams, es uzskatu, nevis pareizais, nepareizs, bet kas tev ir pieņemams, ja? Jo tu vieglāk uztver dzīvi, jo mēs pastamies arī biznesā, kas ir 2 veiksmīgi varianti, vai nenormāli skopuļi un nelieši, ja? Vai tiem, kas ar brīvu roku rīkojas, kur spēj gan ņemt, gan dot, ja? Un pa vidu nekas nav, pa vidu neveiksmīgi. Piedod, ka es tā saku, bet Bet tā tas ir. Man tā liekas. Tā ir skaudrā taisnība, jā. Par valsts prezidentu kļūst vai piedzimst? Ievēl. Tevi ievēl, jā. Un arī šeit ir nejaušības principi daudz, jā. Kad, ko ievēl, jā? Ievēl, kur šiem 100 cilvēkiem, kas sēž tajā brīdī, tajā vēlēšana dienā Saeimā, ka viņiem liekas, ka šitas nebūs, kas mūs nodos, vai šitas nebūs tas, kas strādās kādas vienas partijas interesēs, un viņiem kompromisa figūras. Bet kompromisa figūras var būt ļoti dažādas personības. No tādām, kas ir ļoti patstāvīgas, un tāpēc viņi ir kompromisa figūra, ja? Vai no tādām, kas ir pilnīgi mīkstmieši, un tāpēc viņi ir kompromisa figūra. Ja? Tā kā es domāju, ka ar šo te mūsu valsts uzbūves struktūra viss ir kārtībā. Dieva dēļ tik neko nevajag mainīt. Jo katrs pārmaiņas izraisa cīņu, ja, kuram tagad būs priekšrocības, un tieši tāpēc pārmaiņas nav vajadzīgas. Šeit ir jābūt ļoti konservatīvam pieejam. Ja mums tā strādāja 100 gadus, viņi strādās vēl 100 gadus bez problēmām. Protams, ka mainīsies kaut kāda no šī te tehnoloģija vide, vai šī kibertelpa, jā, varbūt vajadzēs kaut ko pielikt klāt, jā, bet tikai Dievdēļ neaizsiesiet pašu fundamentu. Nekādā gadījumā. Tas, ko mēs ļoti labi izdarījām, ir šī preambula, un tur liels paldies prezidentam Levitam. Kāpēc? Es redzēju vienu interviju, kur Ukrainas vienam amatpersonam uzdeva jautājumu, kāds mērķis ir Ukrainas konstitūcijai. Viņš nevarēja atbildēt. Apmēram tā, atkal tas pats, pārvaldīt, tur sakārtot un tā tālāk. Bet pietrūk šī dokumenta kā vadoņa misija, ja, un mums ir šajā preambulā, kāpēc mums ir šāda konstitūcija un kāpēc mums ir šāda valsts. Un tas ir ļoti būtiski, un tas ir ļoti svarīgi, un godīgi sakot, mani ieskaitot, lielākā daļa cilvēku neiedziļinājās, ko tas nozīmē uzrakstīt un pievienot konstitūcijai šo preambulu. Bija vairāk tādi, politiski kašķi, ja,
Un arī to latviešu, nelatviešu kašķi, ja, kāpēc te vajag to visu rakstīt. Un es domāju, ka šis ir laiks, cik viņš ir kara laiks, kad tas ir pārvērtēšanas laiks. Katram cilvēkam jāpārvērtē. Mēs nevaram nospiest kaut kādu mistisko slēdzi, un cilvēki domās savādāk. Ja? Viņiem pašiem savas domas jāmaina. Un te ir jautājums par to, kas ir humāni un kas nav humāni. Un kas ir ētiski un kas nav ētiski. Ja? Un kas ir cilvēcīgi un kas nav cilvēcīgi. Ja? Un te jāsaprot, kurā pusē tu nostājies. Kam pieder valsts? Cilvēkiem. Bez cilvēkiem valsts nav, cilvēki viņu radīja. Kas ik pa brīdim mainās, tie cilvēki, kas radīja Latvijas valsti, ieguldīja savus līdzekļus viņā, lai viņa būtu. Ja? Tāpat kā radās Dziesmas svētki, cilvēki ieguldīja savus līdzekļus, lai viņa būtu. Jo ir viena lieta, cilvēku paša iniciatīva, paša organizācija ar kaut kādu mērķi, kur viņi nežēlo savu naudu un šo mērķi sasniedz. Un tur nekā nevar pretoties. Nekā nevar pretoties. Grib viņš uzbūvēt šo celtni, viņš uzbūvē. Ja? Tā kā ir daži cilvēki Latvijā, kas viņš uzbūvēja savu baznīcu. Viņš gribētu uzbūvēt savu baznīcu, viņš viņu uzbūvē. Un neprast nevienam neatļauj, ja? Protams, viņam tur jāsaskaņo, bet tas ir vislielākais spēks. Un tas ir tas spēks, ko respektē arī ir tie, kas ir pie varas. Ja vara ir pārbaudījums katram cilvēkam, nauda ir pārbaudījums katram cilvēkam. Un gan vara, gan nauda var salauzt tavu dzīvi. Ja? Es pieminēšu arī tās sievietes, arī sievietes var tavu dzīvi salauzt. Ja? Bet kas tas salauž sieviešu dzīvi, tad man jājautā. Ja? Jāsaka tā, ka nauda, vara un vīrieši. Ja? Ir izaicinājums. Kā Linkolns ir teicis, ka, ja grib pārbaudīt cilvēku, iedod viņam varu. Jā, pirmkārt, viņi tiešām ir vara, ar viņi jālietos ļoti saprātīgi, ja? Un viņi nedrīkst lietot pa daudz, tieši tik, cik ir vajadzīgs, ja? Tas ir tavs pienākums. Tā rīkoties attiecībā par citātiem. Es vienā rakstā citēju to pašu Kenediju, ja? Un kāds no tiem korektoriem saka, vai vajadzētu atrast citu citātu, ja, no republikāņu partijas. Es nekad nepratoju, es saku, meklējiet. Viņi neatrada. Viņi neatrada neko tik piemēram. Ja. Tas tāpat, kad bieži vien mēs cīnāmies ar lietām, kurām nevajag cīnīties. Mēs, kad pie savas skolas tur absolventi, es nebiju galvenais, bet absolventi gribēja uztaisīt kastaņu pieminekli tādu. Jo skolas simbols ir kastaņi un kastaņu koki, ja, un, protams, atrodās kāds vēl absolvents, kurš saka, tas ir pēdējais draņķis, ja, un es uztaisīšu labāk. Un tā, kas visu tur organizē, saka, viņš saka, ko darīt tagad? Es saku, ļaujiet viņam taisīt. Viņš, kā tā? Es saku, ja uztaisīs, mums būs 2 kastaņi, ja? Bet, protams, lielākā daļa gadījumā neuzstājas, jo tas pirmais ir tā pretie, kāpēc ne ēst, tas ego nāk ārā, ja? Ļaujiet tam ego pašam aplausties, Kas var būt labāks? Ļaut pašam darīt un pašam aplausties. Jā. Nevis iestāstīt, kad nebūs. Tur pārāk daudz laika jātērē un enerģijas un nervu. Un nav risinājums beigās, jo tāpat izdarīs tā, kā tad neizdara neko. Tieši tā. Jūs arī pirms tam pieminējāt jau sarunā, kad bieži vien, ko jūs esat pateicis, tur kaut vai 10-15 gadus atpakaļ piepildās. Kas tagad notiek pasaulē? Tur man tāda interesantā pieredze. Es teicu, kā tu zināji, ka būs karš, ka es decembrī televīzijā pateicu, ka mums jārēķinās, ka karš būs. Ja? To bija viegli pateikt, tāpēc, ka tur viss bija apakšā loģika. Ja? Un nemaz tev nevajag nekādas slepenas ziņojumus lasīt, lai to saprastu. Ja? Jo visvairāk var uzzināt no atvērtiem avotiem. Ja? Un saprast to, kā tas notiek, kāpēc notiek un kāda varētu būt tie, izejas varianti. Ja? Pēc tam, pēc gada man, protams, uzdod jautājumu, tu tik labi to varēji uzminēt, saka, kad beigsies, es saku, šogad nebeigsies, un es nezinu, kas beigsies, un vai vispār kāds var pateikt to, ja? Bet pasaule šobrīd iziet, testē to, ko var izdarīt ar brutālu vāru. Mēs redzam, pilnīgi ir vairāk kā 50 militāru konfliktu, vairāk kā 50, ja? Labi, viņi ir lielāki, mazāki,
tas ir cits jautājums, jā, bet viņi nepaliks bez sekām, jo visur ir kritušie, visur ir ievainotie, visur ir sāpes, ir sagrautas mājas, sagrautas dzīves, jā, ir atriebības sajūtas, jā, jo tu jau nevari iznīcināt mājas, bet tu nevari iznīcināt to naidu vai atriebības sajūtu, kas pretējā pusē rodās. Jā. Un viņi rodās abās pusēs. Vienīgais mierinājums, un tagad visi testē, jā. Es saprotu, ka pirmie, kas iestājušies, ir apakaļgaitā, ir Ķīna. Jā. Viņi vienkārši pasties, ka nekas nesanāk, ka ir vairāk problēma nekā, un ka viņi mierīgi pagaidīs savā ķīniešu filozofiskā mierā. Jā. Bet pārējie pat visi testē. Jā. Un tam periodam jāaiziet neizbēgam cauri, jā, kad pēkšņi visi sapratīs, ka tas viss bezjēgā ir. Kad tas ir bezjēgā, kad uzvarētāji nav, ieguvēju nav, labi, tur kāds nopelna uz ieroču pārdošanas, ja, noliktavas iztīri, ja, bet tas ir tik pretīgi, ja. Es sevišķi tā noliktavu iztīrīšana, ja. Ka vairs tālāk ja nav kur, ja. Viendien viņš vienkārši beigsies, tā, kad cilvēki, kas iet reāli tur mirt, pēkšņi sapratīs, ka tas ir bezjēdzīgi. Kad tas notiks, to neviens nezina. Ja man, piemēram, par Libānas karu, kur visi jau ir aizmirsuši, ja? Es jautāju vienam savam Libānas studentam, kāpēc sākās karš, viņš saka, neviens nezina. Un, kad es jautāju, kāpēc beidzās kārs, viņš saka, to arī neviens nezina. Vienā dienā vienkārši beidzās. Ja? Redziet, 60. gados pagājušā gadsimtā bija vienkārši. Āfrikā bija daudz kāru, bet ļoti ātri beidzās šaujamie. Un, kad beidzās šaujamie, tad domāju, kā to lietu nokārtot bez šaušanas. Ja? Šobrīd šaujamie pasaulē ir tik lielā daudzumā un tik nekontrolēti, ka to nevar pateikt. To nevar pateikt. Vienkārši ir jāsaprot, ka ir jābūt pacietīgiem, ir ļoti pašiem jābūt pašapzinīgiem, lai parādītu, lai nedod Dievs, ka mūs te kāds mēģinātu aiztikt. Tas ir ļoti svarīgi, ja, un nevajag vaimanāt, ja, vai tur kāpēc mums politiķi biedē, ja, un tur Zviedrijā biedē, un tur Vācijā biedē, un Polijā biedē. Tur viena problēma, ja, tie politiķi vēl nav iemācījušies tā saprotoši runāt par šo tēmu, ja, un viņiem sanāk vai aiziešana no tēmas vai biedēšana. Bet tā racionāli tāpat kādreiz bija ar to, kad sākās šī te real-time news. Ja, tas viss sāka filmēt ar saviem telefoniem, ja, un dot uz ziņa aģentūrām. Ja. Un tur jau nevar iznākt neviena amatpersona un reaģēt uzreiz, ja, tāpēc, ka, viņi nezina, viņai nav informācijas, viņai ir atbildi. Viņi nevar tā kā žurnālists vienkārši pateikt un pēc tam, tas neizrādās taisnība. Ja? Un pēc tam pielāgojās. Iemācījās runāt, kā pateikt tā, lai cilvēki nomierinātos, ja? Un tā, lai cilvēki saprast, ja? Un tā, lai cilvēki kaut vai drusku uzticētos tam visam. Ja? Ja beigās, ja mēs neusticamies savai varai, tad ar mums ir cauri. Ja? Vai mēs nemākam ievēlēt pareizo varu, vai arī mēs paši esam pilnīgi nespējīgi uzturēt savu valstu un tā tālāk. Iemācīsies runāt. Bet fakts tāds, ka tas, ko es saprotu no Baltijas ceļa, kāpēc vinnēja toreiz? Plikām rokām, ja, pret tankiem. Tāpēc, kad ieraugu šo tautas pašorganizācijas spēju, jo norganizēt tajos laikos bez mobīliem telefoniem, ja, bez interneta, norganizēt šo te rokās sadošanos tādā garumā, to vajadzēja ļoti lielu pašorganizācijas un sadarbības pārkārt. Un no tā nobijās. Jo nozīmē, ja viņi var šito, tad viņi arī nepadosies. Un es domāju, ka tas tagad ir ļoti labi cilvēkiem jāliek priekšā. Parādām dažādās veidos, kā mēs pašorganizējamies. Arī mūsu dziesmas svētki ir pašorganizēšanās demonstrācija. Tas ir mūsu spēks. Tāpat arī tās mūsu sporta uzvaras. Ja? Tas ir mūsu spēks, tad mēs esam spēcīgi, mēs esam pašpārliecināti par sevi, ja? Un mēs kramājām somas nevis tāpēc, lai bēgt, bet mēs kramājām somas tāpēc, lai cīnītos, lai pretotos. Ja? Tie signāli ir jāsūta. Tie signāli ir jāsūt, un diemžēl mēs kā maz valsts nevaram ietekmēt visu to, kur 50 vairāk valstīs kāds grib šaut, ja? Bet mēs varam ietekmēt, lai būtu iespējami pie mums pašiem. Un šis signāls, ka nekāda, naida vai kara, ja, vai vardarbības propaganda, tur gan ir nulles iecietība.
Tiklīdz kāds to mēģina darīt, tā viņš ir smagi. Un jāpaskaidro tiem, kas varbūt tur jūt tiem cilvēkiem līdzi, kad mēs gribam saglabāt savu miermīlīgo, ļoti sarežģīto, bet ļoti miermīlīgo, brīvo, demokratisko sabiedrību un valsti. Un par to jārunā biežāk. Un mēs esam sapratuši, ka mums ir sarežģīta sabiedrība jau pirms 30 gadiem. Mums nebija viegli tajā 50-50 proporcijā izdarīt to visu, ko mēs šajos 30 gados esam izdarījuši. Un es vienmēr tā drusku pavīpsināju, ka franči vēl šobrīd nezinu, ka viņiem ir sarežģīta sabiedrība. Jā. Viņiem liekas, ka viņi ir franči, ka viņi ir kodola valsts un ka viņi visu dara pareizi. Un viņi ir vienīgi, kas zina, kā darīt pareizi. Tur ir jādomā arī par to, ka mums nevar būt viens vadonis vai līderis. Ja. Mums ir jābūt vairākiem. Jo man viens paziņ, kas ir manā vecumā, viņš ir gruzīns, ja, un faktiski visu savu mūžu dzīvojis ārpus Gruzijas. Bet viņš bija strādājis, Padomju Savienības, pēc tam arī Krievijas ārlietu dienestā, un viņš teica tāda starpība ir, kad komunistiskajā Padomju Savienībā vadīja politbirojas. Tomēr kolektīva kaut kā. Politbirojā bija demokrātija, tur viņi ņēmās viens ar otru un strīdējās. Šobrīd tā vairs nav. Un tas tā kā pielikt klāt visām tām atšķirībām, ko es pats vienmēr saku, kad Krievija nav Padomju Savienība. Viņi ir bīstamāki un daudz un bez kādas atbildības pret vispārējo pasauli, kas tomēr tajā laikā bija. Un es to varu droši teikt, tāpēc, ka esmu pusdzīvi nodzīvojis Padomju Savienībā un pusdzīvi nodzīvojis brīvā Latvijā, un es varu salīdzināt. Un to ļoti svarīgi ir teikt jauniem cilvēkiem, kuriem šīs pieredzes nav. Ja kaut kādas nostalģijas par tiem laikiem, muļķības tur nav pēc kā ilgoties, tur nekā nav pēc kā ilgoties, vai arī noliegt šodienas brīvības, un kad mums te ir, mēs visi esam brīvi, bet tajā pašā laikā sasiet, Jā, brīvība uzliek pienākumus arī rēķinās ar citu brīvību, tā tas ir. Jāpierod, bet tik līdz mēs ejam kaut kādās galējībās, tā grūtāk ir šo visu izlīdzsvarot, Vai mēs esam visu izdarījuši? Savas valsts būvniecībā. Mēs nekad nebūsim visu izdarījuši savas valsts būvniecībā. Bet, lai mēs ieliktu faktiski savas valsts tādas cietas pamats, mums vēl vajag vismaz 20-30 gadus. Es ceru, ka es to piedzīvošu, un es vairs tiek hopiekai, bet redz, arī tas teiciens, ka vēsture ir beigusies, vēsture nekad nebeigsies. Mēs viņu veidojam šodien, Bet es esmu optimists. Kas ir jūsu vērtības? Pirmkārt, cilvēku dzīvību. Un par šo vērtību, kas mani apbēdina, it kā visi cilvēki, kas dzīvo pasaulē, saka, cilvēku dzīvību, Tad pašā laikā nogalina viens otru. Pie tam vēl nogalina, ar svētiem tēviem, kas iesvēta ieročus, Un es vēl saprastu, kad viņi ietu, un palīdzētu tiem ievainotajiem, un nogalināt to radiniekiem, ar savu garīgo palīdzību. Bet viņi svēta, ej un nogalini, Tas ir pret jebkādu tādu humanismu. Tad pirmkārt tas ir tā, Un nav lielākas vērtības par šo te. Jo tā vērtības skala ir interesanta, kad par to pajautās skolās un nevis augstskolās. Bērni diezgan ātri atbild. Un ir tā veselība, jo kāds vienmēr ir redzējis kādu, kas slimo ģimenē, un pēc tam viņi visi saprot, kad ir mīlestība, un viņi saprot šo te mīlestības būtību, Un, protams, ka tad ir ģimene, bērni un darbs, kas tev baro, Un ir katrā jāiedzina šī te pārliecība, kad darbs ir tas, kas dara tev laimīgu. Un tāpēc dara viņu ar prieku un izvēlies tādu darbu, kas tev sagādā prieku. Un nedari to, kas tev nepatīk, jo tas agri vai vēl tev sagraus. Nauda nav galvenais. Galvenais ir tas, vai tu esi priecīgs un laimīgs. Piepildījums. Un tu jau vari sev piepildīt tikai pats, neviens cits to nevar tev. Ne ar karotīti, ne ar lekani ieliet iekšā, tas viss
pašu rokās. Otrs mūs nepadarīs laimīgi. Un vēl viena tāda lieta, ko varbūt vajag pastīties, ja? Pasakas, ja? Mums jāsaka, kas tas pasakas, tas priekš maziem bērniem, bet īstenībā pasakas ir mutvārdru dzīves gudrība, kur katrā pasakā ir tas vēstījums, ja, kas ir svarīgi, kāpēc tie varoņi vienmēr, ja, kā viņi satrauj no zemes, zaudē spēku, bet kad viņi nonāk uz zemes, viņi atkal iegūst šo spēku. Un pastīties uz pasakām, tādā filozofiskā aspektā. Viņas ir grūtas arī, un es saprotu, viņas ir nežēlīgas. Ļoti daudz pasakas ir nežēlīgas. Es pat nerunāju par tām, ko tur ir autori sasarējuši, ja, kā brāļi Grimmi, ja, bet es runāju par tām, kas ir tautas pasakas. Ja. Bet tur katrā ir viena dzīves gudrība, viens dzīves vēstījums. Protams, var izturēties augstprātīgi par to, bet es ieteiktu vispār tikt vaļā no augstprātības. Vienmēr jāsadzīvo ar to, ka kāds būs gudrāks par tevi, kāds būs muļķāks par tevi, kāds būs bagātāks, kāds būs nabagāks par tevi, un kāds būs fiziski spēcīgāks par tevi, un kāds būs vājāks par tevi. Tev ir tava vieta, ja? Un lūdzu izbaudi savu vietu, bet neskaudi citus un nedari pāri vārgajiem. Jūs pieminējāt vārdu mīlestība. Kas jums ir mīlestība? Sajūta, ko tu nekādu nevar iegūt, viņi vienkārši tevī rodās. Tas ir tāpat kā patriotisms. Ja? Patrs īstenībā ir dzimtenes mīlestība. Ja? Un nevajag meklēt tur nekādas kritērijus vai kanonus. Ja? Šī sajūta, kuras rodās tevī. Ja? Un tāpat kā arī brīvības sajūta. Es vienā intervijā man jautāju, saku, katram cilvēkam tā ir viņa paša sajūta, kā viņš jūtās. Un tur nav nekas, ka tu vari iemācīties vai vienkārši iet veikalā un nopirkt. Un tā žurnaliste, viņa gan bija krievu žurnaliste, viņa teica, man nav brīvības sajūtas. Es saku, bet tā ir jūsu problēma, es jums nevaru to iedot. Es toreiz aģitēju par līdzekļu vākšanu, un teicu, ka brīvība ir universāla lieta. Ja. Tā nav ne nacionālas pazīmes, ja, bet viņi vienkārši ir cilvēciska vērtība. Ja. Sajūtas var būt vērtības. Nekad nevajag atņemt vienam neko, kas tev nepieder. Tas tev noteikti novadīs nelaimē. Ja tu gribi kaut ko iegūt, tad iegūst ar savu darbu. Liekas vienkārši atņemt. Īstenībā tu izšķiet tik daudz enerģijas, ja, un tik daudz savas prāta spējas, ja, ka tas iegūms ir pēc tam kā pirra uzvara, ne par velti arī šis stāsts ir, ka tu uzvari kaut ko, un īstenībā tu esi zaudētājs. Jums vienā intervijā jautāja, tad, kad vīrietis ir uzbūvējis māju, iestādījis koku un izaudzinājis dēlu, kas viņam vēl jādara ir, un jūs atbildējāt, jāaudzina mazbērni. Tā bija ļoti laba atbilde, man ļoti patika. Kas ir tās dzīves gudrības? Tā varbūt viena, varbūt 3, mēģināsim īsi līdz 3, piemēram, tās dzīves gudrības, kuras jūs mazbērniem audzinat, mēģināt ieaudzināt, stāstat. Pirmkārt, tā ir šī pašapziņa un vēlēšanās izzināt. Vecākiem nekad gandrīz nav laika. Lai gan interesanti, man bērni paudzi diezgan labi tiek galā ar saviem bērniem. Ja? Un faktiski, vecāku sabrūtīni ļoti reti, un arī vienmēr vajadzības dēļ. Ja? Bet vecvecākiem ir laiks. Un viņi paši ir skrējuši, un viņi zina, ko viņi saviem bērniem varēja iedot un neiedeva, ja, un varbūt ko paši savā bērnībā nepiepildīja, bet gribēja piepildīt. Ja, un viņiem ir šī dzīves gudrība, tātad ieraudzīt šajā mazajā cilvēkā gandrīz jau pieauguši cilvēku. Tāpat kā mums svarīgi ieraudzīt pieaugušā cilvēkā bērnu, ja, nekas jau nepazūd, ja, un dot viņam šo te pašapziņu, ja, tātad tu vari, bet tev būs jāstrādā, tev būs jāpavar grūtības, tev būs jāiemācās tikt galā ar neveiksmēm, ja viņas būs, jo mēs taču katrs esam redzējuši mazu bērnu, kurš raud, tāpēc, ka viņam ir notikusi neveiksme, ja? Un tad tā māmiņa, bet mums jāpasaka, ka tas notiks vēl, un ka tevs galvenais ir iemācīt tikt ar to galā. Ja? Vai tas ir viegls uzdevums? Nav. Jo arī viņi ir dažādi. Un arī viņiem, šiem maziem bērniem,
ir savas dzīves gudrība un pieredze. Un, kā es parasti saku par vienu no saviem viņa mātei, es saku, saprot, viņš zina daudz vairāk par tevi arī savos tur mazajos gados. Un viņš domā par visu, par ko tu pat nespēji iedomāties, ka viņš domā. Tas, ka viņš tev nesaka, tas neko nenozīmē. Bet tev viņai ir jārespektē to, ka viņš ir jau pastāvīgs cilvēks. Arī pavisam mazā vecumā. Jo bērni nav rotaļlieti, jā. Bērni ir jāaudzina, jānorāda tas ceļš, jāvada, jā. Nevis jādresē. Runājot par bērnību, kas jūs gribējāt būt, ka jūs bijāt maziņš? Nu, tas jau ir klasisks jautājums, jā, un klasisks atbildes arī, jā. Nu, tur, kad es vēl negāju skolā, es gribēju būt, vai nu pa būrīšu meistari, ja tad bija modē taisīt būrīšus putniem, jā, un protams, par ugunsdzēsēju, tāpēc, kad sarkans mašīnas, jā. Tas viss tā ir normāli, ja tu kaut ko ieraugi, ka es vienam mazbērnam nesen jautāju, par ko tu gribētu būt, viņš man pateica par pavāru. Es biju ļoti priecīgs, es sapratu, ka viņš saprot, ko nozīmē taisīt ēst, un ka tas ir process, un ka tur ir garšīgi un vispār. Protams, kad es mācījos skolā, tad man patīk valodas, jā. Man viņas arī padevās, bet, kaut kā, viņam nebija nekāda pielietojuma tajā laikā. Es nesaprotu, kāpēc es pabeidzu angļu skolu, jā, un kad tam nebija nekāda pielietojuma. Jā. Vēlāk bija, jā, vēl šodien ir, jā, bet tad nebija. Un šobrīd tas ir, kā saka, rezultējis tā, ka man ļoti patīk salīdzinošā lingvistika, jā, tāda valoda kā kods, jā, un kāpēc, katras tautas mentalitāte ar valodu ir atšķirīga, ja mēs redzam, ka dažreiz vārds vienā valodā nozīmē pilnīgi kaut ko citu nekā otrā valodā, ja? Un kur ir tās saskarsmes virsmas, ja? Tas ir ļoti interesanti, jo tad tu palīdz saprast un nodarboties kā kaut kādu starptautisku darbību, nezinot valodas, tas nozīmē laika šķiešanu. Un kādreiz, kad man stāsta, ka cik jauki, ka tur kāds mūsu valsts amatpersona runā caur tulku, es saku, tas ir žēl. Mums vajadzēja atrast tādu, kas var runāt bez tulka. Jo tas ir pilnīgi cits kontakts. Tā ir pilnīgi cita izpratne. Ja? Un tā klasika ir kā, piemēram, no biznesa, ja, kad vācieši ar britiem ja, ļoti grūti saprotās, tāpēc, ka valodas uzbūves ir pilnīgi dažādas. Tā tas ir. Un mums ir ļoti skaista valoda, aprakstoša valoda, sarežģīta valoda. Bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka daudzi cilvēki ir publiski cilvēki. Es nerunāju par cilvēkiem, kas neiet publiskajā telpā, ir ar vāju valodu. Un tad jautājums ir, kāpēc viņi nemācās? Jo valodu var trenēt. Jo vairāk tu lasīsi, jo vairāk tu runāsi, jo vairāk tu klausīsies, jo dažādāk būs tava valoda. Un mums ir cilvēki, kas ir izcili. Un mēs pats brīnamies, kā vienā valodā var būt tik dažādas izteiksmes. Cilvēki ir dažādi. Un pavisam šodien pēdējais jautājums. Kāda ir ideālā valsts, vai kāda būtu Valda Zatlera ideālā utopiskā valsts? Pirmkārt, ceļš uz ideālo ir bezgalīgs, tad ideālās valsts nekad nebūs. Jo mainīsies apstākļi, mainīsies cilvēki, mainīsies tehnoloģijas, mainīsies cilvēciskās attiecības. Ja? Principā, pie kādiem principiem būtu jāpierast? Jo principi ir svarīgāk nekā pati uzbūve. Pirmkārt, tomēr valsts, kurā cilvēki dzird viens otru. Un valsts, no kuras ir izskausta augstprātība. Ļoti, ļoti svarīgi tas būtu. Jā. Šodien ir vēl daudz lietas, par ko es gribētu teikt, bet tā es iekļūstu tādā ideālismā, tādā naivumā, bet bez ideālisma un naivuma mēs nevaram uzbūvēt labāk nākotni. Būs vēl viens pavisam tikko radās galvā bonus mazais jautājums. Tikai viena lieta, viena īpašība, ar ko jūs lepojaties latviešu tautā? Mūsu saites ar pagānisko latviešu tautu. Mēs esam vienīgā valsts Eiropā, kur pagāniskie svētki ir valsts svētki un brīvdiena.
Un tos atzīst pilnīgi visi, jo viņiem nav nekāda politiskā uzslāņojuma. Pat nespēja tur nekādu politisko uzslāņumu atrast. Ja. Un tā ir mūsu līgo svētki un par to, ka mums viņi ir un ka mēs viņus svinam. Varbūt var jautājumu, kā mēs viņus svinam. Nu, vienalga, mēs viņus svinam, ja, un mums ir prieks, kad viņi pienāk. Nu, tā ir tā īpašība, kuru mēs par zemu novērtējam. Jo tā ir šī saikne ar senčiem un tā ir šī saikne ar šo zemi. Un viņi ir ļoti spēcīga saikne. Es īstenībā labprāt šitā varētu turpināt ilgi un dikti vēl. Ļoti interesanti. Man nebija šaubu, kad būs interesanti un kad varētu klausīties jūsos ilgi un dikti. Bet, diemžēl, jā, mēs esam iesprostot laikā un telpā. Vai varbūt nevis diemžēl, bet varbūt labi vien ir, jo kaut kam ir jābeidzās. Bet, jā, paldies, ka jūs atradāt laiku, paldies, ka jūs atradāt iespēju, ka jūs šodien bijāt šeit. Paldies par visu to, ko jūs esat izdarījis un ko jūs darat un ko jūs tikai vēl izdarīsiet nākotnē. Tiešām paldies, ka jūs esat un tas jūsu mugurkauls, vērtības un ētiskā pieeja spriedzspējām un ar inteliģenci ir kaut kas īpašs. Es gribētu novēlēt visai Latvijas tautai, katram vīrietim, katrai sievietei atrast kādu vismaz vienu no šīm te īpašībām sevī. Paldies jums liels tiešām, Zadler kungs, par sarunu. Ņemiet par labu. Visu labu. Paldies visiem skatītājiem un klausītājiem. Ko gan es varu vairāk teikt? Turpinam iet, turpinam attīstīties, turpinam domāt, turpinam pieņemt lēmumus, turpinam dzīvot. Paldies jums visiem, kur gan citur, ja ne viesistabā.